Šodien raidījumā mēs pārveidosim darbistabu. Un nevis vienkāršu darbistabu, bet darbistabu, kas atrodas mansardā. Nav vienkārši uzdevums, tāpēc mēs to izlēmām uzticēt dizainerei, kura pievienojas raidījumam pirmoreiz. Čau! Čau, Kristo! Kā tev patīk šis uzdevums, ko? Liekas, ka sarežģīts, bet es ceru, ka mēs atradīsim kādu risinājumu. Tur tie griezti tādi sarežģīti, vai ne? Ir, jā. Mēģināsim ieplānot tā, lai neatsistu galvu. Es ticu, tev izdosies. Paldies! Ejam! Čau! Kā tik iekšā uz mājām? Vārtiņi bija vaļā! Kā jūs izdomājāt pieteikties? Māja liela, 3. gadu remontējam, spēki izsīka un ir nepieciešami papildu spēki no IKEA. Kurš visvairāk tur strādā, jo tā ir darbistaba? Tētis. Tētis. Ko tētis dara? Spēlēt uz spēlītes. Tas ir vislabākais darbs, kas vien var būt. Spēlēt spēlītes un izklaidēties. Tātad mums plāni ir mainījušies. Atpūtas telpa, game rooms, daudz ekrāni. Un vēl LED lampiņas tā, lai smuki spīd. Bet ja nopietni, ko jūs tur vēlaties redzēt? Telpu gribētu redzēt modernu, arī funkcionālu, jo pirmām kārtām tā būs darbistaba, arī guļam zona tur ir paredzēta. Tas ir pats būtiskākais. Klausies, bet es vienu gan nevarēju nekādīgi saprast. Un tur ir plānota darba telpa, bet tad ir kaut kāda guļama zona. Baigi daudz tad tu strādā, ka vienkārši tur atplīsti uzreiz. Pagaidām mēs visi dzīvojam 2. stāvā, bet puikas aug, un tad mums ir tā iecer tāda, ka viņiem vairs mammu tik ļoti nevajadzēs. Tad katram būs savi istabiņi. Un tad mēs pārvācamies uz augšu, tur tuvāk skatam uz jūru. Tā, kad mēs ievācamies šī mājā, mēs izremontējām visu 2. stāvu. 2. gadā ķēros klāt pie 1. stāva. Tā mēs šobrīd esam. 3. stāvā tik, cik pietika spēks, izkrāsot sienas, noslīpēt, nolakot grīdu, atvest kaut kādu kārtīgi palietotu biroja galdu un plauktus, kur mums strādāt. Vasaras sākumā es vienkārši vīram jautāju, kāpēc mūsu remonti ir apstājušies, jo faktiski 2,5 gadus mēs esam dzīvojuši remontu ēnā, un tad vīrs teica, ka šai vasarai viņam remontiem spēka vairs nav. Ikdienā lielāko daļu laika pavadu birojā pie datora. Burāšana man ļauj atslēgties no ikdienas, tikt ārā no mājām, tikt ārā no ofisa. Izpūst smadzenes, teiksim tā, vienā varā atslēgties no visa. Pārvācoties šeit uz zvejnieku ciemu, es uzsāku arī savas jogas prakses, attiecīgi, šeit es vingroju. Un vakarā mamma ļoti ilgi ir vannas istabā. Un tikmēr mēs šeit ar puikām pasēžam, paspēlējam kādas datorspēles vai telefonus, vai ne? Un tad mēs atpūšamies šeit vakarā. Un tas ilgtermiņa plāns vispār ir tāds, ka 2. stāvs viss būs puikām, un tad mēs ar sievu pēc kaut kāda laika plānojam, kad varbūt šī daļā mums varētu būt arī mūsu guļamistaba. Un nedaudz arī nodalot šīs zonas. To darba zonu no guļamistabas. Aha! Ļoti forši. Šī ir liela telpa. Klausies, te jau nav tā vienkārši galds un vienu skapīti, tev ir ko darīt. Vispār ģimene aizraujās ar burāšanu. Patīk tā lieta, varbūt te kaut kādus viļņus taisam, gar sienām viļņus. Pasties, mums šeit ir priede, kā mežā. Labi. Un turpat ir jūra, un tad tās buras, mēs viņus varam ieviest tekstilā. Bet atkal mēs, vai arī viņi, tas būs kā padoms. Šī ir tā telpas daļa, kuru viņi vēlas, manuprāt, kā vairāk kā guļamistabu. Es neliktu tur to guļamistabu, jo tur sanāk uzreiz iekšā tajā telpā, bet šeit atkal tāds vairāk tā kā noslēgts, tad tas ir skats ar to jūru. Bet kā vispār ir tāda kombinēšana kopā? Darbs un gulta Protams, ka nav labi strādāt savā guļamistabā, jo guļamistaba ir domāta atpūtai, un darbs ar to līdz, tā kā beidzās. Protams, bet šeit ir 50
35 kvadrātmetri ģimene teica, tā ir ļoti liela telpa. Mēs varam izdomāt, kā mēs norobežosim. Un varbūt pat šeit, esot gultā, mēs nemaz neredzēsim to datoru. Nu, tas ir interesanti, kurš izlozēs to plānošanu, jo tad jau domās un skatīsies. Varbūt pat vispār taisa ciet un ir divas telpas, gan lielas, gan guļamistaba, gan darbistaba. Ko tu ieteiktu citiem, kuriem arī mājās ir darbistaba? Šajā telpā vairāk tētis strādā, vai būtu interjers jāveido tāds vairāk vīrišķīgs? Es domāju, universāls, jo šeit pavadīs kopā laiku ar sievu. Ja plānotu guļamistabu, tad jātaisa pilnīgi universāls. Nu, tās ļoti maigs, es domāju. Mums tas, kad blakus ir tā jūra un daba, tas ļoti daudz dos to iedvesmu, iekārtot šeit tās telpas. Nu, skatītāji, tie, kuri ir ievērojuši, ka arī jūsu telpa ir diezgan līdzīga, varbūt jums arī ir bēniņa mansards, un jūs domājat, kaut kā to varētu praktiski izmantot, noteikti skatāties turpinājumu. Tūlīt mēs dosimies uz veikalu, kur būs izloze, lai noskaidrotu, kurš plāno, kurš īsteno un kādā budžetā būs jāiekļaujas. Braucam! Es jūs apsveicu, laiks izlozēji. Kādas ir sajūtas šobrīd? Jā, es esmu patīkams, tāds saviņots, emocionāli uzvilks, un Gabriels nevar sagaidīt, kad mēs izdarīsim izvēli. Kādas ir jūsu aplēses? Ir bijušas domas, cik tad pārmaiņas varētu maksāt? Sāksim ar kaut kādiem 3000. Labi, sapratu. Tētis tā, okei, jā. Kādas tev domas? Mēģināsim 3000, tad ierakstīties. Labi. Nu ko, laiks ķerties klāt. Ir interjera priekšmetu budžeta kategorija, šī augšējā sadaļa. Lūdzu, nu tad saki 1, 2 vai 3. Ko izvēlies? 2. 2. Lai notiek 2. Jūsu interjera priekšmeti būs 2200 eiro vērtībā. O, labi, Gundar. Labi, vai ne? Tas labi. Tuvu plānotajam mammas budžetam. Tagad jāizvēlās, kurš plānos interjeru. Vai nu IKEA dizainers, vai jūs paši? Mēs. Redz, varbūt tad nevelkam neko ārā vairs. Gunardiņ, 1 vai 2? Saki 1 vai 2? 2. 2. Interjeru plānos IKEA. Tas ir labi, jā? Jā! Man būs brīvdienas. Tagad laiks noskaidrot, kas to visu skrūvēs kopā. Vai nu IKEA, vai arī jūs paši? Saki 1 vai 2? 2. Lai notiek 2. Es domāju, ka tētim ļoti patiks. Jo būs diezgan liela atpūta. Būs labas brīvdienas. Forši, man prieks par to. Nu, lai jums būtu skaidrība, protams, lai jūs redzētu, ka šeit opcija bija interjeru plānojat jūs, un attiecīgi arī jūs saliekat kopā. Vai jūs vēlaties redzēt arī budžeta opcijas citas? Jā. Jā. Nu, tad lūdzu, bija arī opcija 2700, bija arī opcija 3500. Bet es esmu pārliecināts, ka tā kā jūs izlozējāt tieši to, ka interjeru plānos dizaineri, viņas zinās ļoti efektīvi un ļoti labi, kā arī ar šādu budžetu brīnišķīgi pārveidot jūsu darbistabu. Jūs tagad atpūšaties, mums ļoti daudz darba sanāks. Nu tā, Naģiežda, izloze ir bijusi. Jā. Tu esi ķērusies klāt darbam, un ir jau pirmās skices radītas. Es šobrīd redzu diezgan neparastu plānojumu, jo gulta ir istabas vidū. Jā. Ņemot vērā to, ka tā ir mansarda telpa, no abām pusēm ir slīpi griezti. Un tas augstums ir diezgan zems, lai mēs liktu gultu tieši pie sienas. Sanāk, ka līdz ko tu cēlies, tu uzreiz atcit galvu, tieši tā. Bet es skatos tā, tad tu esi paredzējis vienā pusē pat tādu tā kā garderobi, jā. Sanāk, mums bija niša neliela, ko mēs varam aizpildīt ar Boxel sistēmas plauktiem un atdalīt šo garderobi ar auduma paneļiem.
Kāpēc auduma? Kāpēc nevarētu tur varbūt būvēt kaut kādu reģipšu kārtīgu sienu? Tā audums pirmkārt mums piedos mājīgumu, otrkārt tas ir diezgan viegls veids, kā nodalīt to telpu. Griežam uz otru pusi, kas tur mums ir? Tātad otrā pusē mums paliek darba zona, ieliksim galdu, diemžēl budžets neļauj mums ielikt regulējumu galdu. Un būs parasti atvērta glabāšanas sistēma. Es nevaru sagaidīt redzēt šo realitātē dzīvē, bet kaut kādu daļu noteikti mēs varētu aplūkot jau veikalā, vai ne? Ejam skatīties. Tātad te ir manis minētā boksela, mantu glabāšanas sistēma, ko var likt mūsu nišās. Viņa būs atvērta, ir montāžas sliedes. Manā gadījumā es viņas piegriezīšu, jo augstums sienai un grieztiem mainās. Tas ir ļoti svarīgi, jo es arī domāju uzreiz, te ir montāžas sliede, tās malējās, tad 2 metri, te ir, metrs, tas ir metāls, jā, to var piegriezt un tas netraucēs tiem stiprinājumiem. Un es te skatos, šeit var visu kaut ko pats veidot un eksperimentēt. Tieši tā, veikala atnākot, pieņemsim, ja tu vēlies arī šādu sistēmu, tu vari saplānot no paša sākuma. Piemēram, gribu plaukts ozolkoku imitāciju, tad lūdzu, man būs tāds, mums būs šāds, un tad es uzreiz redzu ciparu, bet es gribu arī grozu, man lūdzu. Opā! Labi, un te uzreiz dzīvē to visu var redzēt. Tieši tā, šeit parādīti 2 platumi, 60, 80, un grozus obligāti mēģināšu ielikt guļamistabā, lai būtu vieta, kur nolikt zeķītes un tāds mazāks nieciņus. Gribēju parādīt citu variantu, ko es gribēju izmantot, bet, diemžēl, tas neiekļaujas mūsu 2000. Aiz tā sienas paneļa, aiz gultas varētu būt šāds gardrobes risinājums. Tev būtu gan atvilknes, gan arī tev būtu, kur uzkarināt drēbes. Bet teorētiski jau varētu būt arī sekojoši, ka mēs ieviešam šīs pārmaiņas, varbūt pēc kāda laika viņi var atvilknes jau ne tikai no boksela tipa atvilknēm jau Protams, viņi var pēc tam paši pielāgot. Jā. Teiksim tā, mēs iedosim idejas, un tad viņi paši mēģinās realizēt. Un šeit mums ir tas pakaramais. Jā, tad ir tas pakaramais. Šeit viņš ir parādīts kā vienkārši piekarams pie sienas. Mūsu gadījumā šis būs vienkārši slīpumā, un funkcija jau nemainīsies. Mēs tāpat varam izmantot to kā pakaramo. Tātad, šeit ir autumi. Bija plānojis paņemt to. Šo? Jā, pelēko. No šī autuma es biju domājusi taisīt to sienas paneli. Un kā tu esi plānojis pie griestiem to piestiprināt? Ar šūšanas palīdzību. Es gribu šeit iešūt koka dēlīti, kas turētu viņu taisnu, gan apakšā, gan augšā. Šādi viņam nezudīs tā forma un stiprināt arī pie griestiem. Kāpēc strīpainu varbūt nekādu citu, varbūt puķainu, raibu? Tai pašai jūrai strīpas ļoti piestāv. Tā ir īstenībā jūrmāls tādi zviļņi, tie jau var tādi strīpaini nereti ir. Forši. Hei! Čau! Nu, čau! Te jau ir pilnīgi kaut kāda cita lieta. Skatos, tu esi pie gultas tikusi. Jā, un tu esi pieskaņojis sienām. Un es esmu ticis pie sienas krākla. Šis ir pagaidām tik tālu, cik tu esi tikusi? Jā, montāža top, un tad mēs vēl strādājam. Tagad, kad man ir gulta, kad man viņa reāli stāv īstajā vietā, tagad es varu saprast labāk, cik ļoti viņu drīkst likt pie šīs sienas vai pie tās sienas, jo viņai jau jāvar apiet apkārt. Šeit man būs atvērto plauktu sistēma, apakšā būs grozi, un šeit lejā sanāk, viņai būs atvilknes, ko izmantot. Jā, šeit ir grozi. Jā. Okay. Un te būs vēl pāris plaukti, kur varēs kaut sezonālās drēbes likt. Labi.
Jā, tad ir ties auduma ko es tev gribēju parādīt. Jā. Mēs vēl ar meistaru piezāģēsim šos te kokus. Tad ar āķīšiem, es domāju, baļķos šeit iekšā stiprināt. Es domāju, ka šis te risinājums, manuprāt, pilnībā izmainīs telpu. Es ceru. Viņiem tas būs noteikti liels pārsteigums, ko viņi nebūs gaidījuši kaut ko tādu. Kā tu vispār nonāci pie tā plānojuma, ka gulta būs šeit pa vidu? Es parunāju ar saimnieci, un kad es ieteicu, varbūt liksim ar galvgali pret logu, viņa teica, ka viņai varbūt tas būtu neērti, kā arī augšā ir kondicionieris, kas varētu arī pūst varbūt no tā loga. Šeit es uzreiz redzu kaut kādas līdzības no viņu iepriekšējā ne tikai plānojuma, bet es pat teiktu vēl vairāk arī paša interjeri. Es negribēju likt, pieņemsim, baltos rāmus, viņi baigi izceltos, vai ne? Šie atkal ir ozolkoka beicēti, viņi ir vairāk neitrāli. Es domāju, šis te plaukta augstums laikam nomainīšu, lai ir vienā līmenī ar galdu. Arī galdam ir iespējas, arī citas kājas, pieņemsim, augstumu regulējošās uzlikt. Bet, šim pašam, jā? Jā, šim pašam vienkārši nomainīt kājas arī ir iespējams. Man ļoti patīk, ka ir neparasts plānojums. Manuprāt, arī skatītāji un arī mūsu saimnieki būs pārsteigti par risinājumu, kad, protams, to ieraudzīsim, ka tas ir pabeigts. Tas pēc īsa brīža ir vēl darbs, kas darāms, lai veicas, un tad jau tiekamies nedaudz vēlāk. Jā, labi, atā. Ko tu gribi man te parādīt? Ņemot vērā to, ka mūsu telpa ir mansarda telpa un logi tur ir jumta logi, nestandarta, katrs logs atšķirās, tad arī aizkurs mēs pielāgojam. Man gribās iedot jūras efektiņu tai telpai, un ja viņi nodarbojas ar to buru sportu, tad... Šīs ir tā kā buras. Un tās ir tās lielās buras, kas mūs tajos aizkaros, kā noformējums logu. Bet mums ir problēma. Tā kā jumta logs ir slīpi, arī griezti slīpi, ja mēs vienkārši karināsim, aizkari taisni. Tieši tā. Ko var darīt? Es vēlos tieši tādu pašu lenti piešūt vēl pa vidu, lai man stiprinās pie griestiem caur stangu, gan augšā, gan vidiņā. Un viņa turēsies, neslīdēs un turēs skaisti formu. Tu man palīdzēsi? Jā. Labi, tātad tu esi piešuvusi īpašu lentu, te pa vidu aizkariem. Viņa ir tāda pat kā šī. Jā, bet šī ies augšā, jā. Tur būs stanga, jā. Un šī lenta... Ies apakšā, kur arī pie sienas būs stanga. Un viņš man aptuveni šādi te arī karāsies, turēsies, vai ne? Un mums iet šādā te tādā slīpumā iet griesti, tiešām tā kā bura. Es ceru. Puikas, pasakiet, kā jums šķiet, kurš šobrīd ir uztraucies visvairāk? Parādiet ar pirkstu, kurš visvairāk, mamma vai tētis? Mamma vai bračka? Kā tad bija? Ir bijuši kādas nakts vīzijas par to, kas jūs sagaida? Tev ir. Un vecākiem? Sapņi nav bijuši, bet domas, kā tur varētu izskatīties, protams, ka ir. Kādu komentāru, kā tur varētu izskatīties? Es domāju, kurā vietā stāvēs rakstāmgalds, kā kritīs gaismas. Tas man ir šobrīd aktuāls. Man vairāk tādas pārdomas par to, kur mans internets tur sātās un kā tas viss tur notiksies un kur tas nolikts ir un cik tas būs, teiksim, praktiski un ērti, bet es domāju, ka gan jau, ka viss būs forši. Kādi vēl pēdējie tādi vēl vārdi nododot jauno mansardu saimniekiem? Es domāju, ātrāk skatīties. Tu vienkārši gribi ātrāk redzēt tās reakcijas. Labi, laipni lūgt, dodamies skatīties jūs jauno mansardu. Wow! Zila siena! Var kaut ko paskatīties. Kāds mums galds jauns. Wow, kastes! Un vēl jauna gulta. Mēs tagad... Gulta, mēs izmēģinām gultu. Tagad mums būs sapnīša šeit. Wow! Pilnīgi cita istaba. Pasies ilgi, te varēs palasīt vakarā.
ērti krēsla. Un šitais viss ir aizvedams, tā kā ciet. Es esmu sajūsmā arī par to biroja zonu, jo tā biroja zona ir tāda, faktiski praktiska, liels galds, uz kura varēs novietot gan monitoru, gan datoru. Un šīs te kastīte, ko mēs cēlām uz augšu arī. Jā, būs ērtāk tā pasies, tu vari uzreiz izvilkt ārā. Hops, kastīte ārā, kastīte iekšā. Šo plauku tu man gan nerādīji, ka tāds būs. Jā? Tagad ir. Priekš manis ļoti svarīgi arī, ka te ir skapja zona, jo drēbes ir daudz. Būs jākārto visu laiku, ka viss ir redzams visu laiku. Arī, jā, bet es domāju, ka es nopirkšu vēl kastes un tad mēģināšu ieslēpt kastēs to visu. Šis iztur gan šo, gan visus šos. krēklus. Kur šeit ir kastes, var glabāt dvieļus vai arī sezonas apģērbus. Viņiem ir arī savas atvilknītes. Jā. Un visam var brīvi iziet cauri un neatsist galvu. Tu redzi, man ir ļoti daudz aizkaru. Jā. Un Ikea pārdodās aizkari 3 metri. Šeit mums ir 2 metri. Iedomājies, cik daudz atgriezumu man palika. Daudz. Ļoti daudz, bet es viņus liku lietā. Kur es uzšuvu arī spilvendrānus, jo budžets ir ierobežots. Tekstils, gan aizkari, gan šī visa gultas tekstils ļoti to telpu padara mājīgu. Tādu siltu, un viņa vairs nav tik augsta, kā iepriekš bija riktīgi tādu, kad gribas te uzturēties, te ir patīkami. Te kaut kas ir. Iedegās gaismas. Kur? Reku šitās. Izslēdzās. Nē, tās pogas, šito apakšē jau jāspiež. Kopumā, man liekas, tas stils dizaineri tā kā ir sapratusi, kas mēs esam un sapratusi tā kā to mūsu gaumi. Un, manuprāt, ļoti atturīgi, gaumīgi, ļoti viegli uzkopjama telpa būs super. Man vispār tādas kā bezmazliet sāk veidoties skumjas par visiem tiem, kam ir mansardi, kam ir jumta telpas, kuri 100 punkti šādi nav risinājuši, nav domājuši šīs telpas pielietojumu šādā veidā. Tad viņi var smelties idejas no mūsu raidījuma, no šīs epizodes. Vēl dzīves lielās izmaiņas. Kopumā, kā mēs to redzējām paši savā galvā, kad gulta varētu būt tā kā tuvāk tur, tā kā pie sienas kaut kur būtu stūmuši. Otra opcija bija, kad, respektīvi, gulta ir šādā veidā. Pie skursteņa. Jā, te jūs varēsiet apkārt skriet, vai ne? Tur nevar ielīst. Pēc nedēļas te jau izskatīsies savādāk. Atslēga jāuzliek šai istabai. Vislielākās izmaiņas noteikti skars puikas. Viņi laikam pamanīja, ka te augšā ir uzradusies gulta, kas nozīmē, ka mamma ar tēti pārvāksies uz 3. stāvu. Un jums tēt lejā būs katram savu istabu, vai ne? Man būs bail. Tev būs bail? Jā. Gan jau mēs kaut ko izdomāsim. Šo visu redzot, man tiešām neticās, ka šī ir tava debija raidījumā. Tev sanāca pilnīgi viss perfekti, lieliski. Es domāju, ģimene ir ļoti priecīga. Tu pārsteidz arī mani, jo, es domāju, arī uzdevums nebija vienkārši mansards ar visādām nišām, slīpiem, griestiem. Bravo! Brīnišķīgi tev viss sanāca. Ko, tiekamies jau pēc nedēļas, un tad būs atkal jaunas pārvērtības. Ahoj! Un budžets? Yeah!